Jānis Jonevs Tiģeris, uzvarētāji. Ja vēlies ko sasniegt, vispirms zini, ko gribi. Mobilizē savu garu. Realitāti var mainīt ar dzels gribas prieku. Tas, kam viens no partijas padomiem, ir tikai jāizvēlas, ko gribat. Gretas griba bija gājusi caur dažādiem attīstības posmiem. Vēl nemaz netik sen viņa dejoja zem liepām un neko īsti no dzīves neprasīja. Viņai patika, kā ir, un vispār viss taču vēl priekšā. Un tad jau redzes. Viņa neapjauta laikmeta nozīmību, nesaprata, kā katram solim un domai jābūt vērstam uz dižanu. Ja tomēr būtu jāatrod kāda Gretas tā laika vēlme, viņa gribēja būt mazliet tievāka. Degradētas dekadences paliekas klejojā valsti, spokojas murgaini skaistuma ideāli. Greta bija iedomājusies, ka izteikts slaidums padarīs viņai eksistenci vēl aizraujošāku. Vai varbūt vienkārši tāpēc, kāpēc kaut kā taču bija jāilgojas. Tā nevarēja turpināties ilgi. Šī pasaule bez problēmām un mērķiem. Nāca lielais laiks, te bija ceļš, pienākums, misija. Greta saprata, cik nožēlojamas, necienīgas, sīkas bijušas visas viņas kādreizējas vēlmes. Viņa tas atmeta kā bērna knupiti un par tām vairs nekad nedomāja. Tagad Greta apbrīnoja cilvēkus, kas cēlā šo jauno laikmetu. Tos, kuriem nebija šo sīko vēlmju, kuri tiešām spēja skaidri raudzīties tikai uz mērķi. Kaut kas sanāca, kā sevišķi viņa apbrīnoja Hansu. Tur varēja saskatīt daudz dažādu pamatojumu, bet arī tikpat daudz pretargumentu. Hans maz runāja par uzvaru un ideoloģiju, un vispār maz runāja. Viņa nejūta šo sīkmanību, kas pamazam atkal parādījās visus. Un reizi viņš šķita tik cilvēcisks. Vienmēr nopietns, bet neskumīgs. Un viņa acis varēja saskatīt, lai nu ko tur varēja saskatīt, drīz. Greta vairs nevarēja izvairīties no atziņas, ka viņa ļoti grib, lai Hans viņu mīlētu vēlreiz. Un viņa acis varēja saskaitīt. Lai nu ko tur varēja saskaitīt. Drīz Greta vairs nevarēja izvairīties no atziņas, ka viņa ļoti grib, lai Hans viņu mīlētu. Tas visticamāk nozīmēja, ka viņa pati mīlēja Hansu. Kaut kur viņa bija lasījusi, ka mīlestība ir vienkārši ļoti stipra vēlēšanas. Kur?
Viņi jautāja Hansam, arī viņš neatcerējās, kas to būtu teicis. Un ka vienmēr aizgāja tālāk. Tā vienkārši nekad nepabeidzis sarunu ar Gretu. Vēlreiz. Un ka vienmēr aizgāja tālāk. Tā vienkārši nekad nepabeidzis sarunu ar Gretu. Ātri bija prom, kaut arī viņam trūka vienas kājas. Varu tu domāt, cik tas jauki no Gretas puses. Tādai skaistulei iemīlēt vienkāji. Bet nekur jau nebija teikts, ka Greta ir liela skaistule. Un ja nu par vīriešiem, tad šai departamentā viņi visi, izņemot priekšniecību, bija ar savam īpatnībām. Jozefs bija pusakls, Volgansk bērnu triekas sistes, bet Frīcim trūka jebkādas humora izjūtas. Hans vienīgais šeit bija ieradies no frontes. Viņam bija forma bez pazīšanas zīmēm un pistole pie jostas. Greta domāja par viņa varonību, par viņa ciešanām. Viņai atkal sametas kauns par sevi, un viņa aizmirsa visu, kas personisks, un koncentrējas uz vienu galvenu mērķi. Visu vēlmi, tas ir Vācijas uzvaru. Sava ziņa interesanti, ka tagad piepildījies aizmirsta un sika vēlēšanās. Greta kļuva daudz tievāka, kā visi viņas departamentā, kā visi šajā pilsētā. Departaments, kurā strādāja Greta un Hans, bija slepens. Protams, visi departamenti bija slepeni, taču šis tomēr bija īpašāks. Viņi paši nemaz nezināja, ar ko īsti nodarbojas. Un tā tam bija jābūt. Sākumā viņi pat necentās minēt. Cik labi bija seko, bija neko nezināt, izņemot to, kā dari svarīgu darbu. Apzināties, ka tavas ikdieniškajās darbībās ir kāds noslēpumains spēks. Viņi bija pārliecināti, ka viņu darbs nesīs savu pienesumu kopējā, neizbēgamajā un tuvajā uzvarā. Greta dažreiz pat iedomājās par alpinistiem, kuri pēc virsotnes iekarošanas apskauž tos, kuriem uzvara vēl priekšā. Kad situācija fronte kļuva nestabilākā un priekšniecība arvien retāk bija uz vietas, disciplīna atslaba un kolēģi sāka izteikt minējumus par sava departamenta darbības raksturu. Dominēja viedoklis, ka tas ir tieši saistīts ar Wunderwaffe, brīnumieroci. Principiāli jaunu ieroci, kas viens pats spēs izšķirt kara iznākumu. Viņi sprieda, ka tās kastes, kuri viņi neatvērtas apzīmogoja,
uzskaitīja un sūtīja bija brīnumieroča detaļas, jaun iegūtu vielu pāraugi rasījumi. Departaments bija tāds kā starpnieks starp zinātniekiem un armiju. Priekšniecība bija tādi, kā apkārtējas nozīmes kurjeri vēlreiz. Priekšniecība bija tādi, kā apkārtējas nozīmes kurjeri. Mums nevajadzētu par to runāt, tas ir slepeni, teica Volgans, un viņam bija taisnība. Kad fronte nāca vēl tuvāk, priekšniecība parādījās vēl retāk. Un kolēģis sāka terzēt par dažādiem brīnumieroču variantiem. Volgans domāja, ka visefektīvākais būtu Saules lielgabals. Tas atrastos orbitā 8200 km no Zemes. Izliekts spogulis, kas koncentrētu Saules gaismu viena iznīcinošā starā, lai aizdedzinātu, izkausētu, iztveicētu pretinieka karaspēku. Varbūt šobrīd spogulis tur augšā tiek montēts. Varbūt kāda aizķeršanas. Tūliņ iezvanīsies telefons, viņus lūgs uzmeklēt kādu dokumentu un precizēt savienojuma detaļas. Vagnera kundze domāja, ka armija strādā pie skaņas lielgabala. Tas darbojas līdzīgi kā Jerikas bazunes vai brašs dziedātais, kurš ar balsi saplēš glāzi. Lai viņš to izdarītu, ir jāatrod precīzs skaņas augstums, kurš rezonē ar glāzi. Šāds skaņas augstums, šāda vibrāciju amplitūda ir visiem fiziskiem objektiem, arī tankiem, lidmašīnām, bumbām. Ar ierīci, kuras darbības princips līdzīgs eholotei, būtu jānosaka katra individuāla objekta unikāla vibrācijas frekvence. Normāli būtu, ja mums jau pirms kaujas būtu zināma katras ienaidnieka armijas vienības unikāla frekvence. Skaņas lielgabals. Tas būtu ļoti skaļi. Vai tas nebūs par skaļu mūsu karavīriem, vai viņi dzirdēs pavēles, jautāja Fricis. Vagnera kundze turpina. Iespējams, skaņa pat nebūtu dzirdama, kas mēs nedzirdam ļoti augstas un ļoti zemas skaņas. Drīzāk to varētu saukt par vibrācijas vai frekvences lielgabalu. Tā iedarbība skars tikai objektus ar attiecīgu pašfrekvenci. Vilnis tiktu vērsts pret tanku vai, teiksim, lidmašīnu, objekts sāktu vibrēt un drīz saplistu gabalus. Tā varētu gaisā iznīcināt arī krītošas bumbas. Tas ir ļoti humans ierocis, jo iznīcina tikai kara mašīnas, saudzējot cilvēkus. Tos pēc tam varētu nošaut ar ložmetējiem. Fricis piebilda. Jozefs saņemas, lai nenustotītos, un piedāvāja savu variantu. Paturiet prātā, galvenais ierocis ir griba. Tiek strādāts pie tādiem, ko varētu tā kā saukt par sava veida psihotropiskiem
elektronajiem līdzekļiem. Jā. Ar šo aparātu tiktu temets uz tā saucamajiem gribas kristāliem, kas atrodoties kaut kur hipofizes rajonā. Es domāju, šim kāram pietiks ar ko praktiskāko. Midgardas čuska. 500 metru terauda, motoru un ieroču. Brīnišķīga mašīna varbūt jau šobrīd rokas mums zem kājām. Es šķiet jūtu vieglu zemes drebešanu. Midgardas čuska tuvojas Krievu pozīcijām. Tā nesteidzas, tā rokas tālāk uz priekšu. Dziļa Krievu aizmugurē tā izlauzīsies no pazemes un izšķaidīs visu apkārt. Mums tomēr nevajadzētu runāt par tādām lietām. Jā. Priekšniecība tā arī neaizgriezas. Kādu brīdi kolēģis sprieda, kas ar viņiem noticis, vai viņi nogādāja galveno detaļu armijai. Tas jebkura gadījumā nebūtu tavs brauciens. Varbūt viņi devušies uz Japāņu organizēt invāziju ienaidnieka aizmugurē. Volgans minēja. Ļoti iespējams, ka viņi ir devušies ekspedīcijā uz Himalajiem, uz Tibetu, vēl precīzāk uz Šambalu. Tur visi pagriezīs zemes asi Vācijai labvēlīga virziena. Atvainojiet, vai tāds zemes as atrodas Tibetā? Tā ir garīgas pasaules as, ja pareizi saprotu. Gretai patika šis variants. Kaut kur tālu ir kaut kas jāpagriež, un viss. Pasaule sāk griezties pareizajā virzienā. Bet visdrīzāk priekšniecības auto bija sabumbots. Sprādzieni apkārt skanēja biežāk un arvien tuvāk. Tagad viņi varētu brīvi tergāt par brīnumieroci, tomēr to vairs nedarīja. Sarunas no neatminamas pagātnes negaidīti atgriežas rāmas un apcerīgas tēmas. Kā jūs domājāt, vai šodien lis? Jautāja Vagnera kundze. Neviens nemācēja atbildēt. Drīz jāziet maiputitēm. Vēlreiz. Drīz jāziet maiputitēm. Lietus noderētu. Teica Greta, lai atbildētu Vagnera kundzei, bet pati domāja, diez kur ir tuvākā puķe. Noteikti tikai kaut kur aiz Vācijas robežam. Brīvajā Vācijā. Kuras dabiskas robežas sniedzas no Pirinejiem līdz Uraliem. Auga miljoniem maiputišu. Bet tagad Vācijas robežu varēja redzēt šeit, Berlīnes centrā. Šodien tā bija pievirzījusies 2 kvartālu tuvumā. Vēl nesen no logā nevarēja redzēt, kas notiek 2 kvartālus tālāk. Bet tagad vairākas lielas mājas, kas aizsedza skatu, bija sabrukušas. Dažas sagrava Krievu lādiņi, citas noledzināja Vācu armija, lai atsektu apšaudes laukumu. Tas nostrādāja, apšaudes bija intensīvas.
Kad putekļu makaņi pareizi kliedējies, Greta tur pie robežas redzēja svešu tanku siluetus. Varbūt trofejas, viņa domāja. Tagad bija grūtāk noticēt Vācijas uzvarai nekā Hansa mīlestībai. Taču tas nekas. Kāpēc, lai mēs gribētu vieglas lietas vēlreiz? Taču tas nekas. Kāpēc, lai mēs gribētu vieglas lietas? Saruna starp kolēģiem turpinājās. Fricis gudri teica, gurķi arī nevar bez lietus. Vagnora kundze bilda. Atvainojot, kādi tagad aprīļa beigas gurķi? Kā? Kādi? Zaļi? Pilsētas spruksts. Līdz gurķiem vēl tālu. Drīz ses labākajā gadījumā. Varbūt šogad neses. Nodomāja Greta. Volgans vēl kaut ko teica, bet to nevarēja dzirdēt. Aiz loga pavisam tuvu laikam krita ladiņš. Kā, lūdzu? Pārjautāja Vagnora kundze, kad blišķi apklusa. Fricis metas atbildēt, taču atkal netālu krita ladiņš. Bruka ķieģeļu siena, un Vagnora kundze bija spiesta atkal pārjautāt. Kā? Es nesadzirdēju. Kas tev gurķi ausis vēlreiz? Kas tev gurķi ausis? Gudra lauciniece. Volgans aizsvilās. Kaut nekādas Vagnora kundzes vainas šeit nebija. Viņa jau vēra muti, lai kārtīgi atbildētu, lai izterzētu Friča muļķīgo iedabu. Bet nu pat nogribēja vēl trakāk. Pavisam tuvs trapījums. Nams nolīgojas. Tas jau bija vairāk kārt salīgojies iepriekšējās dienas, taču nekad tik stipri. Dardoņa ausis nerimas ilgi, un kad tomēr atkal varēja dzirdēt, Jozefs sauca, mums jāiet pagrabā. Nē, sirena klusē. Viss kārtībā, iebilda Fricis. Sirena jau kuru dienu nedarbojas, protams. Tā bija vienkārši sadragāta. Vai neizturējusi pati sevi? Tai taču vajadzētu kaukt nepārtraukti. Putekļi aizsedza skatu. Kaut vai brīdi neredzēt šo pilsētu. Jau tagad ir grūti noticēt, kā tā vispār kādreiz bijusi, domāja Hans. Otas un glāzes, liepas un valības. Teoretiski iespējams, ka tas viss kādreiz šai pilsētā bijis, taču bija pavisam skaidrs, ka vairs nebūs nekad. Tik vaiš, tik nenoturīgs izrādījies prieks. Droši vien vairs nebūs arī pašas pilsētas, varbūt nolīdzinās vietu un pārlies ar melnu pīci. Varbūt uzars un iestādīs mežu, vilki šai meža kauks. Dienu un nakti viņiem nenāks smiegs. Nekad šajā vietā neviens vairs nesmiesies un nereips un nedejos. Te vairs nekas nav iespējams
pēc Gretas, pēc viņas trīsošajiem pleciem un smagas sirds. Vēlreiz. Te vairs nekas nav iespējams pēc Gretas, pēc viņas trīsošajiem pleciem un smagas sirds. Kopīgiem spēkiem mēs to panācam. Šis ir Berlīnes pēdējās stundas, un tas nebūs jautras. Vai tiešām nevarēja būt citādi? Vai viņi nevarēja šeit sēdēt un dūdot romantiskus niekus? Vai šim visam bija jānotiek, lai viņi saprastu, ko vēlas? Vai nevarēja piemeklēt vieglākus risinājumus? Vai kaut kas nebija kārtībā ar mūsu gribu? Kāds nepieregulēts psihotronais stars trapījis mūsu gribas kristālos, izardījis to struktūru, kristāli tagad izjukuši smelts. Greta domāta par Vagnera kundzi. Kāpēc viņi jautāja par lietu, vai viņai pašai nāca raudiens? Un par Wolfgangu. Vai viņš paguva paslēpties? Viņš ir diezgan neveikls. Visvairāk viņa domāja par Hansu. Vai gluži nav trapējuši viņam acis? Vēlreiz. Vai gluži nav trapējuši viņam acis? Kāpēc viņa nedomāja par sevi? Vai tas nebūtu normālāk? Labi, viņi visi šeit sen un visapkārt bija atteikušies no normālības. Bet tomēr, varbūt sika šķemba, ka taurenis ielaidusies caur logu un iedzilusi Gretai pierē. Viņa vienkārši ir mirusi, tāpēc vairs nedomā par sevi. Tad varētu būt. Tā varētu būt. Šim jautājumam arī nav būtiskas nozīmes. Kāda nozīme? Tagad vai pēc dažām stundām? Kāda nozīme? Tagad vai pēc dažām stundām? Putekļi tomēr izklida, un viņi atkal varēja redzēt. Tepat viņi visi bija. Prieks jūs visus atkal redzēt, vai neuzcienāsiet ar cigareti? Vai neuzcienāsiet ar cigareti? Wolfgangs tā kā jokoja, vai ko, jo cigaretes bija beigušas pirms mēneša. Ko atpakaļ pie darba? Tev teica kāds cits. Tad viņi visi pamanīja, ka no sienas ir nokritis milzīgais Reichsmaršala portrets. Ak, vai cik žēl. Kad mēs iemācīsimies atkal runāt normāli, bet bez fataliskas ironijas. Diezgan droši, ka nekad. Bet tur, kur bija karājies maršala portrets, siena bija redzamas tumšas līnijas. Ne plaisas, bet taisnas, savienotas līnijas. Pēkšņi tieši Greta, gandrīz neeksistējoša Greta bija tā, kur pienāca klāt un noglastīja sienu. Vēlreiz. Pēkšņi tieši Greta, gandrīz neeksistējoša Greta bija tā, kura pienāca klāt un noglastīja sienu. Tas ir durvis, iesaucas Hans. Viņa balsī jūtās aizrautība.
Sen nedzirdēta intonācija. Viņš nostājās blakus Grētai, tomēr arī mirklim ir nozīmē. Viņa tagad nodomāja, kā tas atvert. Kāds iegardzas, protams, sarījies putekļus. Hansa pirksti slīdēja pa durvju līnijām. Sašauj, tev taču pistole. Tā nedrīkst, ko jūs. Jozeps nostājas blakus. Atļaujiet. Un tausties ar akla cilvēka jūtību. Tas bija pārējais domu gājiens. Viņš uzspieda kādam nemanāmam izvirzījumam. Sienas dziļumā noklikšķēja, un līnijas siena kļuva platāka. Hans paķēra no sienas dunci. Es dāvanu par labu darbu un iedūra to sprauga. Vēl mazliet pavaras. Pagaidiet. Hans pagriezās pret pārējiem. Kas? Nevajag tur list. Tur var būt slepeni dokumenti. Varbūt slepena eja. Uz kurieni? Uz kurieni tu tagad gribi tu eju? Uz Afriku? Man riebjas nedzeri. Es domāju, tur ir nauda. O jā, tagad mums tagad noderētu. Volgans pacēla rokas. Lūdzu, pagaidiet. Es nopietni. Atļaujiet man iedomāties, kas tur ir. Varbūt pats brīnumierocis. Varbūt runu atšifrējums. Vēr vaļā. Greta teica Hansam, ka tāda drosminiece. Kad viņš to darīja, Greta paguva iedomāties, ka durvis var būt minētas, un viņi visi šeit nomirs šai paša mirkli. Kaut gan viņiem varēja būt priekšā varbūt vēl vesela diena dzīves. Bet tad durvis vēras nemaz netik biezas, kā varēja gaidīt. Un, jau tas bija vaļā. Pretī sitas smaržas vilnis. Tas bija liels seifs, vairāki horizontāli plaukti, miksti polstereti. Visi bija pilni ar pudelēm. Tā šķita pirmajā brīdī, kad ieskatījās, varēja redzēt, ka savu 10 pudeļu trūkst, un vismaz 2 bija saplisušas. Noteikti no trieciena, tāpēc arī tā smarža. Taču plauktos gulēja vēl 100. Neviens no viņiem nebija redzējis tik daudz pudeļu vienu vietu, pat ne 10 daļu no tā. Vai tā bija slepena viela, inde, nebeidzamas enerģijas devis, superjaudas degviela. Pudelēm bija dažādas formā, uz tam bija etiķetes. Greta lasīja kopā ar citiem. Armagnac, un tā tālāk viski, Kentucky bourbon, хлебное вино. Absint, kādi sveši nezināmi vārdi, vai tas bija runas? Kāds teica daudz pudeļu. Īstenībā tā ieskatījās, tur bija ne tikai pudelis, bet arī tabakas kārbas, visdažādākie cigari un cigaretes un papierosi. Tas viss ir Vācijas īpašums, teica Fricis, un Jozefs piebilda. Tieši tā, pilnīgi pareizi. Volgans. Aizversim durvis, uzkarsim atpakaļ portretu un ķersimies atpakaļ pie darba.
Fricis, tā būs vispareizāk. Pēc 20 minūtēm Fricis apvemas. Izšāva tieši uz grīdas ar struklu un pat zināmu pašapziņu. Viņa nodarījums gan grīdu nepadarīja netērāku. To jau klāja lipīga karta. Stikla lauskas, saplistu dokumentu driskas, zeme no apgastajiem puķu podiem. Jozeps arī ristējas, tomēr smaidot izspieda. Jaunkungs, kāpēc gan jums nepiebiedroties mums un nepagaršot kaut vai šo mozeles vīnu? Varbūt mazliet mozeles vīna patiešām nekaitētu. Greta domāja, bet nespēja uzreiz ieraudzīt tieši mozeles vīnu plašajā piedāvājumā, kas tagad bija izkārtots uz grīdas. Taču Fricis nemitējoties vemt, uzkliedza dzer muļķe. Un Volgangs teica, ja augstāks spēks piedāvā mums kaut vai mirkli piedošanas, atteikšanas, ir zaimošanām. Greta paņēma zaļu pudeli ar skaistu damu uz etiķetes. Viņa nemācēja to atvērt, paskatījās apkārt. Citi risināja problēmu nositot kakliņus, lupas viņiem asiņoja, smaidi izskatījās sevišķi sarti. To darīt viņa tomēr baidījās. Kamēr blisinājās, Hans paņēma no viņas pudeli, nosita kakliņu un pasniedza viņu atpakaļ. Dzēriens reibināja kā gāzi, Tā vēlreiz. Hans paņēma no viņas pudeli, nosita kakliņu un pasniedza viņu atpakaļ. Dzēriens reibinājas kā gāze, vēl pirms tika mute. Bet, kad tika, iešavas visus ķermeņa kanālos un eksplodēja kā superbumba. Hans pasniedza uzdzert kaut ko mazliet maigāku. Tas bija burbons, kur gan viņi slepi vīnu un šampanieti. Laikam šis bija krīzes situācijas krājums, kas sastāvēja tikai no stiprajiem un labi vien kā tā. Tas līdzēja, un pēc brīža Greta jau kopā ar visiem smējas par Friča jokiem. Savukārt Volgangs lauka pa logu kārtoja mazo darīšanu un kliedza apšaudes virziena visu, ko mācīja krieviski. Pāris rindas no Puškina, ko bija apguvis grozoties literatūras aprindas. Jozefs Mērca roku piedāvātojos šķidrumus un zieda tos uz grīdas, klastidams, kā no viņš pievērsīsies glezniecībai, talants viņa dusot jau sen. Laiks atbrīvošanai, un kā pirmo viņš gribētu tapināt Vagnera kundzes portretu, bet noteikti kaila skata. Pati modele smējas ļoti spalgi, kā sirena. Hans aizmeta krūti un nozvēlās gan zemi, no kurienes teica, mana dzīve ir bijusi garlaicīga.
Es vienmēr esmu pakļāvies likumiem un morālei. Gretai atkal bija jāžēlo Hans. Vai viņš tiešām bija pelnījis tik garlaicīgu dzīvi? Nabaga Hans, nabaga vīrieši, šis vājais dzimums. Vēlreiz. Vai viņš tiešām bija pelnījis tik garlaicīgu dzīvi? Nabaga Hans, nabaga vīrieši, šis vājais dzimums. Un Greta apskava Hansu. Viņa tā kā gribēja palīdzēt Hansam piecelties, bet kāpēc gan? Apkārt jau skanēja kungsti, Greta pacēla acis, vai kāds ir ievainots, apšaude vairs īsti neapsika nemirkli. Gretai tieši pretī bija Vagnera kundze. Viņas formas blūze bija līdz galam vaļa. Viņas krūtis bija kā divi cepelīni. Mājas saules apmirdzējas, tas cēlas un krita, tomēr saglabājot ierasto cienību. Zem Vagnera kundzes dibena Karpijas Fricis. Viņš gardza un locījās, kamēr Vagnera kundze viņu uzmundrināja. Aiziet manu gurķit! Volgangs un Johans bija turpat blakus, saķerušies cīņā. Tā bija cīņa par brīvību, un viņi to uzvarēja. Triekdamies viens otrā visbrīvākajā mīlestībā. Kāda vieta šeit vecē bija iespējama. Gretai gan ienāca prātā, ka Jozefs taču ir gandrīz akls. Vai viņš? Bet kāda gan tam nozīmē? Greta priecājas par viņu sasniegumu. Hans atrava lupas no viskija pudelī un apskava Gretu. Patiešām, kādas gan mums ir tiesības atteikties no pēdējās iespējas dzīvot. Vēlreiz. Hans atrava lupas no viskija pudeles un apskava Gretu. Patiešām, kādas gan mums ir tiesības atteikties no pēdējās iespējas dzīvot. Mums vairs nav nekādu tiesību. Greta gan bija aizmirsusi šo savu sapni. Tas ir ne jau aizmirsusi, vienkārši pārstājusi par to domāt. Varētu teikt, varbūt atteikusies, taču nekad nenodevusi. Un tagad viņa to atcerējas, ka gan tas varēja būt. Tas taču jau sen bija atzīts par neiespējamu, taču te viņš bija Hans. Pat ne milimetra nebija starp viņiem, un Hans teica mīļa. Un vēl citus vārdus saldus un patiesus. Par kabinetu aizliedoja viņa militāra forma, bez piederības zīmēm aizlaidas viņas darba blūze, lai te beidzot sasmerēs. Gretai tā vairs nebūs vajadzīga. Kas to būtu domājis? Kā aiz šīs baisas blūzes ir tādi dārgumi, viņam vajadzēja būt vērīgākam. Bet ko nu vairs nožēlot? Tagad viss ir tā, kā labāk nevar būt. Vēlreiz. Kas to būtu domājis, ka aiz šīs baisas blūzes ir tādi dārgumi? Viņam vajadzētu būt vērīgākam. Bet ko nu vairs nožēlot? Tagad viss ir tā, kā labāk nevar būt. Man šķīstais un vientuļais Hans. Viņš vairs nav ne šķīsts, ne vientuļš,
Tagad viņš ir tikai mans. Māns. Kliedzieni kabinete kļuva skaļāki, un saplūda ar kliedzieniem aiz loga, bet tos bija grūti dzirdēt, jo skaļāki kļuva arī ladiņu sprādzieni un šavieni, bet arī tos šeit nemanīja. Te bija pašiem savas eksplozijas. Greta glaudīja Hansam mātus, skūpstīja viņa pieri, tur bija sviedru saļums un burbuna saldums. Cik labi, ka mēs viens otru atradam. Es tevi vienmēr esmu mīlējis, es tevi arī. Vai mēs paliksim kopā uz mūžu? Par to nav ne mazāka pamata šaubīties. Starp citu, iejaucas Fricis, necik nekautrēdamies ne Gretas, ne sava kailuma. Es satiksmes ministrijā savulaik esmu piedalījies Brašas bāles. Un jāatzīst, šī varētu jau sacensties ar dažam no tam. Cik gan bezsakarīga bija šī Friča piebilde. Viņš tiešām nekad nemainīsies. Greta iedomājas. Cerams, ka ir vēl kāda pūdele. Jā, bija gan vēl daudz. Logans sūca sigareti un teica. Jā, tēvs mūsu, kas esi debesis. Jūs tiešām domājat, jautāja Vagnera kundze, bet tad kaut kur jau pavisam blakus spraga granāta, par galvu grūva apmetums un ķieģeļu drumslas. Greta apsedza Hansu ar savu kailu augumu, bet viņš trausa stāvus un savas vienīgas kājas rāvas pie loga. Greta mēģināja viņu aizturēt, ko gan tu gribi redzēt, mīļais, bet viņš jau bija augšā turdamies pie sienas, kas vairs bija tikai pa pusei siena un skaties pa logu, kas jau bija vairāk nekā logs. Redzamība bija laba, Hans skatījās ieplestam acīm, un Greta. Viņa bija uz grīdas saravusies čokura, un galvu nepaceļot atsaucas. Kas, Hansel, mans? Krievi, bek, kas, es saprotu, ir iedarbināts superierocis, tīras enerģijas izstarotais. Tas ir kas neiedomājams. Tanki izšķist kā pupeži. Ladiņi izzud gaisā. Nekas nespēj pārvarēt vibrāciju robežu. Un tā virzas uz priekšu, krievu karavīri bēg, viņi neko nespēj pret šo ieroci. Vai tas ir? Jā, Greta, tas ir Vācijas uzvara. Ak, Dievs, domāja Greta, uzvara kā tā. Viņa gandrīz vai sajūtas vainīga, tagad, kad viņa bija atteikusies no galvenā. Tagad, kad vairs nebija nekā, pēkšņi bija viss. Cik tas bija savādi. Viņa gribēja lūgt piedošanu visiem. Nesaprotamā sajūta. Paskaties taču, Greta. Es nespēju tam noticēt. Paskaties tu. Skatīties pirmajā mirklī nemaz tik ļoti negribēs, bet taču vēsture Greta rāvas kājas, lai redzētu. Hans satvera viņas plecu un glūda. Lūk, tur, skaties tur. Viņa skatījās acīm
gaisma žilpstot. Un tajā brīdī Hans iešava viņai pakausi. Viņa jau bija mirusi, kad noslēdēja uz grīdas. Varbūt muļķīgs cirks, bet Hans gribēja, lai Greta mirst laimīga. Viņa pie kā nebija vainīga, un ja reiz viņš nebija spējis neko citu, lai tad ied vismaz šis, lai viņai vairāk nav jāmaksā. Viņš vēlreiz paskatījās pa logu. Teoretiski vēl varētu sanākt laiks pēc pudelī konjaka vai pasēdēt tepat blakus Gretai. Šausmas.